Bet Jūdas neko vairs nevarēja izmainīt, un viņš to saprata. Un izgājis no tempeļa, viņš pakārās. Bet arī mēs neko vairs nevarējām izdarīt, kā tikai raudāt un noskatīties, kā Jēzu nodod nāvē. Un tur no tiesas vietas viņi lēni soļoja pa tām pašām ielām, kurās tikai dažas dienas atpakaļ ar godu Jēzu bija sagaidījusi Jeruzāleme. Tikai tagad galvā Jūdu ķēniņam bija ērkšķu kronis. Zem smagā krusta salīcis viņš lēni devās uz kalnu, ko sauc par Golgātu. Un tur tie Dieva dēlu sita krustā. Šoreiz neviens nebēga. Tur bijām mēs visi, mācekļi, sievas un viņa māte. Viņš nokāra galvu un izdesa garu, un asinis plūda no viņa brūcēm. Šai brīdī mēs sākām apjaust, ko nozīmēja svētais vakarēdienas. Tikai mums likās, ka šādas ciešanas Jēzus nebija pelnījis. Bet Dievs viņam bija uzlicis visas pasaules grēkus, un viņš mirklus kā upura jērs. Mēs bijām liecinieki vislielākajai mīlestības izpausmei, kādu jebkad pazinusi pasaule.